kas tev ir tavā dzīvē un karjerā. Un īstenībā tu esi viens no retiem cilvēkiem, ko es satieku, kurš ļoti bieži atsaucās uz autoriem, uz grāmatām, uz personībām kaut kādām, ko es arī zinu, kā piemēram Robert Kiyosaki. Kas varbūt tavā pieredzē pēdējos 30 gadus ir bijuši tāds būtu vislielākie lecieni vai mācības, no kuri tie mentori ir bijuši, varbūt kādi pasākumi. Kas tev ir bijis, kas tev ir palīdzējis? Pirmā lieta, kad man bija 27, 28 gadi, es aizrāvos ar psiholoģiju. Lasīju dažādus autorus, bet vislielāku iespēju man atstāja profesors Meneghetti, pie kuras gadi 5 braucu uz Itāliju, uz Brazīliju, Krievijā, kur viņš pasniedza. Un tas, ko viņš atklāja, un tās metodes, ko viņš izmantoja, es uzskatu, ka palīdzēs salikt man galvu kopā, manas izklaidīgās domas. Es pārskatīju savus paradumus, domāšanas paradumus, dzīves paradumus, un nedaudz pamainot šīs lietas, nedaudz. Pieņemsim, lai cilvēkiem ir skaidrs, par ko iet runa. Es kādreiz aizrautīgi skatījos televīziju, lasīju žurnālus, avīzes, lai būtu lietas kursā. Kamēr profesors pastāstīja, kā ir uzbūvēti šie mēdīji, kad labu ziņu pārdot ir grūti, sliktu ļoti labi. Un tāpēc, kad es kādreiz no rīta kaut kur braucu un man ir labs noskaņojums, tikko sāk ziņas, es izslēdzu rādio. Ja? Un kādreiz saku, varbūt kaut kas ir mainījies, es ieslēdzu atpakaļ, paklausos, un, protams, man no rīta Latvijā sāk vēstīt, kad kaut kur Venezuelā plosījās negaiss. Tas taču mūs skar šeit, ja? Tas taču absolūti uz tavu un manu biznesu, tā ir ārkārtīgi svarīga informācija, nenormāli svarīga, ja? Tad man pasaka vēl, kad 103. kilometrā Rīga Liepāja saskrējās smagā automašīna ar tādas un tādas markas automašīnu, bojā gājuši tur 2 cilvēki, tik ir, ja? Un noslēgumam man tā kā ar labu ziņu pasaka tur kārtējo sliktu ziņu, ka tur kaut kāda notiek kārtējā skolas reforma un tā tālāk un tā tālāk. Tad man lieliski sagatavo dienai ar šo baidi. Tad es jau esmu tā kā, es jau domāju, vai es pareizi braucu, vai man pretī nebrauc BMW markas automašīnas vai traktors, ja? Tātad es atteicos no paraduma būt lietas kursā par visu. Un es sapratu, ka to, ko man vajag uzzināt, es uzzināšu. Man nav visa mēslaine jāklausās. Tāpat es atteicos lasīt žurnālus. Visus nelasu. Nekādu žurnālus jau 20 gadus neskatos, nevienu raidījumu, neko. Šat tad apskatos gatavus raidījumus šķirstīšanas režīmā. Esmu pilnīgi apolitisks. Jautājums, vai tas kaut kā kaitē manai dzīvei? Nē, visi kārtībā. Respektīvi tādi ļoti praktiski paradumi, kas sanāca tā, nevis es sāku apgūt kaut ko jaunu, kā Rūmī saka slavenais dzejnieks un mistiķis, kad nevajag meklēt mīlestību. Viņi ir visaptvaroši. Vienkārši jums ir jānoņem tās čaulas, kas neļauj viņu ieraudzīt. Ir bezjēdzīgi meklēt to, kas eksistē, gaisu šajā telpā, gaismu, bet ja man būs entās brilles, ja, un tad es uz tausti kaut ko te mēģināšu teikt, tā arī mēs dzīvojam. Tātad tu vienkārši pamazām ņem nost 1, 2, 3 slāni, kamēr tu plus mīnus ieraugi kaut kādu objektivitāti. Un tikko es viņu sāku, tikko es vienkārši pārtraucu darīt tipiskās darbības, dīvainā kārtā sāk parādīties nauda, sāk parādīties ar vien labākas attiecības un tā tālāk. Bet, protams, es joprojām neprotu izveidot attiecības. Esmu pirms 5 gadiem kārtējo reizi precējies, ja? Joprojām neko nesaprotu no cilvēkiem, jo pieņemot darbā, man liekas, beidzot es foršu cilvēku pieņēmu, es saprotu, ka es pats esmu pieņēmis nepareizu lēmumu, cilvēku ielicis ne tajā amatā un tā tālāk. Tāpēc, bet ko es gribu, neskatoties uz to visu lietu kopumu, kas mums nepārāk izdodas, var dzīvot ļoti labi, kvalitatīvi, forši un cienījamie uzņēmēji, jaunie un esošie, jums vēlreiz dzīve nav sacensība, jums katram būs sava summa, kas apmierina. Būs uzņēmēji mazie, kuriem
būs ļoti labi, ka paralēli algotam darbam, viņi sestdien, svētdien tirdziņā nopelnīs mēnesī 200-300 eiro. Būs uzņēmēji, kas pelnīs sestdien, svētdien un vakaros 1000 eiro mēnesī. Tātad otro algu. Un būs labi. Būs cilvēki, kas pelnīs 2 un aizies pēc tam no algota darba. Būs uzņēmēji, kam izšaus un viņi pirmajā gadā pelnīs 10 000 mēnesī, pēc tam visu pazaudēs, pēc tam atkal nopelnīs, pēc tam atkal visu pazaudēs. Vidēji Amerikas 35-gadniekiem miljonāriem ir 17 bankroti. Tas vidēji 17 bankroti, tas nenozīmē, ka viņi visu ir pazaudējuši un palikuši bez mājām. Bet tā ir statistika, ko stāstīja biznesa raidījuma vadītājs. Ja? Tā ir statistika, kas ir. Tas vienkārši, tu sāki tirgot māciņus, iepirki, neizdevās, respektīvi, varbūt tur palika kaut kāda nodokļu parāda.